Kāpēc gaisa kvalitātei ir tāda nozīme un kāpēc tieši šodien tas ir aktuāli par iekštelpām? Ēkas tiek būvētas pēc jauniem standartiem, augstā energoefektivitātes līmenī, un līdz ar to gaisa apmaiņa, ja nav šie ventilācijas risinājumi, viņi vienkārši nenotiek. Mēs dzīvojam termosā. Ja mēs salīdzinām ar to, kā dzīvoja mūsu senči, ēkas, kas bija labi veidinātas caur logu spraugām, caur durvju spraugām un vēl dažādiem citiem atvērumiem, tad tur viss bija kārtībā ar svaigu gaisu. Protams, kad tika patērēts varbūt vairāk enerģijas, lai uzsildītu māju vai vienkārši biezāka sega, lai nesaltu. Bet šodien mums ir citi standarti, un tad bez risinājuma, kas svaigu gaisu padod telpā un izelpoto gaisu savāc un izved ārā, ir vienīgi ventilācijas risinājumi, rekuperācija ar piespiedu risinājumu vai kaut kādi arī pasīvi risinājumi eksistējami. Gaisa kvalitāte ietekmē visu fizisko ķermeni, šūnu atjaunošanos, gremošanas procesus, asinsriti, visu to, kas notiek ķermenī. Un vēl viena būtiska lieta, mēs arī ļoti ilgu laiku pavadām miegā, un miega kvalitāte ir vēl viens būtisks faktors, kas ietekmē mūsu pašsajūtu, veselību, par to, kā mēs jutīsimies nākošajā dienā. Un pie pazemināta skābekļa daudzuma, protams, kad miega kvalitāte krītās un līdz ar to viss no tā izrietošais. Tanī brīdī, kad ir sajūta, kad parādās nogurums, tad tas nozīmē to, ka CO2 līmenis ir augsts un skābekļa pietrūkst. Un to ļoti ātri var pārbaudīt, izjot svaigā gaisā, nevis piedūmotas ielas, bet parkā vai kaut kā tam līdzīgi. Es domāju, ka jūsu spējas momentāli atjaunosies, un tas ir tas, kā to var reāli pārbaudīt. Ja jūs vēlaties svaigu gaisu telpā, pirmais, ko jūs varat izdarīt, jūs varat atvērt logu, uztaisīt caurvēju, un jums būs svaigs gaiss. Tālāk tad ir risinājumi, kas saglabās siltumu un komfortu ēkās. Tie ir ventilācijas iekārtas, rekuperatori, decentralizēti, centralizēti. Cilvēki, kur dzīvo aktīvā pilsētvidē, kur ir liela transporta intensitāte, protams, ka ārā gaisa kvalitāte arī nav pati labākā, bet, kas attiecās pēc skābekļa daudzuma, tad tomēr gaisam ir ārpus telpām ir lielāka skābekļa koncentrācija jebkurā gadījumā, un tāpēc ventilācijas iekārtās tiek uzstādīti filtru sistēmas, vai šādā gadījumā var efektīvi izmantot arī gaisa attīrītājus, kas ir telpās, kas ir ar speciāliem filtriem, kas nodrošina šo pieaugumu atdalīšanu. Protams, ka vēl viena būtiska lieta, kas visu šo situāciju var uzlabot, tie ir mūsu zaļie draugi, augi, kuri dzīvo uz mūsu palodzēm, plauktiem.